Nu ko, davai garu laiku uzsāksim vidīku. Visu dienu domāju, kā lai uzsāk vidīku, ar ko un kur un kā, kāpēc, jo tik ilgi nav filmēts nekas. Un pat nezinu, ar ko lai sāk un kā jāfilmē. Un kas jāsaka vispār, un kā jāžestikulē ar rokām, vai kā jāsēž, vai kas te jādarās. Karoči, brauc kokudēji garām, jāpamāja roku. Par cik stāvam te pie pagrieziena šitajā te zvejnieku ciemā braukt uz ostu, tad domāju jāuzmult pāris vārdi, karoči, kur ir vīri sēž. Blin, savu spīd, tagad normāli, tagad redzat. Vēl viens kolēģis no Pantransiņa tur stāv priekšā pie luksafora. Nu, tur ir luksafors, karoči, uzreiz aiz līkuma, jā. Un es vēl neesmu pieredzējis, ka te būtu baigi garā rinda uz ceļa, bet, laikam jau citreiz arī ir smagie stāvo. Tagad viens smagais tīši piebrauc. Nezinu, ko darīs, brauks tā riņķī vai arī gaidīs te griezties pa labi. Bet, pilnīgi tīzli, un es tur bišķi pafilmēšu, cik var urķēt, urķē viņi tur, es nezinu cik, ilgi urķē, visu vasaru urķē, un tad, kad viņi sāk tur rakt un labot, tas ir tas tīzlais ceļš, kur es kaut kādās vidīkos arī esmu lamājies, ka, kas tas pa ceļu vienās bedrēs, un tad viņi beidzot sataisīja, moši paklausīja bafu un sāk činīt to ceļu. Bet gan jau, ka diez vai. Jo, reāli, dienā tur, nezinu, simtiem fūris brauc iekšā un ārā, ja, gar tām te privātmājām. Es domāju, ka tās privātmājas arī nav diezko priecīgi, cik visu laiku kursēja smagie kocīši un šķeldudēji un zostu. Un, tad te ir uzliks luksafors, kurš ir pilnīgā pakaļā, tur stāv kaut kāds 87 cipars, stāv pusminūti. Tad kaut ko sāk lekt pa 3 ciparu mazāk, kaut ko tur mirgo lec un ir bijis tas, ka pretī brauc, es esmu dzirdējis, brauc smagais un 2 smagie, satikās pusceļā, jā. Jo gan tur esot bijis zaļš, gan te zaļš bijis, garīši tur diršās tās gaismas un čakarē prātu. Bet, tad jāgaida, reāli, kur tad palikt? Kur 2 stāv pie luksafora, kur viens oranžais brauc ārā. Es te stāvu šitās, atstāju te vietu, lai te gar manībā aizbraukt kāds vieglais vēl un tur izbraukt. Smagie dabūs braukt pāri. Pa pretēju joku. Nav varianti, tur vēl viens smagais aiz manīm stāv. Kur tad likties? Reāli, bet, tā kā uztaisīs, tad jau būs prīmā, tad būs pa pirmo zoru, tad beidzot varēs normāli tur braukt, bet, pagaidām ir pilnīgā dirsā. Un tagad vēl tāds klusais laiks, ja. Es te nokavēju pāris dienas atpakaļ kuģis bija, kur veida baļķis. Un to atkal, kur katru dienu būs kuģis. Tad es gribu redzēt tā, aiziet, davai. Es paspēšu vai nepaspēšu uz zaļo. Davai, vīri. Maucam zaļš, davai. Es jau te varu negaidīšu, ja arī ieraksies sarkans. Nē, es jums varu parādīt zaļš, jā. Reku, pasties, kā te ir izurķēts. Wow! Es skatos, reku, šitais te čāls tikko, kaut kādu laiku atpakaļ viņš tur sāk iekārtot to pagalmu, viņu nenormāli krūti jau uzķūnējis, tur, savus trailerīs, teltiņu, kaut kādu baigo akmeņas dārzus un dārziņu uztaisījis un šeptējās, vispār forši tāds privātmājas, bet, pilnīgi tikzlā vietā, kur visu laiku kocīši dienā vālē, kā arī dēļ bērniem, teiksim, nebūtu diezko feini. Izskatās, ka te viens kocīts jau brauc pretī, to pastīsimies, kas te mums notiek. Izskatās, ka viens te brauc pretī, tad tur tajā pusē bijis kaut kādas kļūras. Nezinu, kā īstenībā bija gan šodien viens variants. Es braucu, man iedegās zaļš, es no ostas braucu, ja tur bija. Viņš nobrauc te. Iespējams, ka tāda pat putra ir bijusi kā man. Tas dūmē, nē, vai viņš vienkārši te vēd šķembu vai kaut ko. Bet jā, bija tāds variants, es braucu no ostas un braucu zaļš, ja, un es braucu, un pusceļā ekskavātors stāva smilšu čūpu. Un laikam smagais izgāzes viņam, un viņš tur šķūrē, izlīdzina. Un es vienkārši stāvu un gaidu, ka viņš to čūpu izlīdzinās, jo es tālāk netiek. Un kamēr viņš izlīdzināja, tad es sāku atkal braukt, un kas te notiek tagad? Tagad tošņi te ir priekšā kaut kas tis. Divas mašīnas nāk iekšā par remontu uz ostas, te mums priekšā smilšu kaudzi grederē. Varbūt bišķi jāuzgaid būs. Rācijā tieši šito te paši tikko teica. Jā. Tieši tas pats variants. Ekskavātoris tur līdzināja to čupu un es dabūju gaidīt. Un kamēr viņš izlīdzināja, es braucu, un tur man jau pretī brauc. Bet brauc tur smagais vienkārši tādiem, kuriem rācijas nav.
bišķi tur paplātīja rokas, bet no ko var darīt, jā. Tā kā, jā, nu, tāds variants, bet, nu, es ceru, ka ātri, nu, cik no ātri, kur tad ātri ir, vēl te ir, ko urķēt viņiem, bet, nu, beidzot te būs sačinīti tā te vieta. Varēja kādu laiku, es tev šeit nebraukt, lai citi cīnās. Nu, ja, ka kuģis tagad būs ejtu nos, būs pakaļā, vispār baļķiem brauks turp šurp. Diezgan lielā dupsī. Labi, es domāju, ka te pagaidām ir iesākts, nav ko te vairāk pļurksēt par remontiem. Veči, malači, davai maucam, rukājam, lai te viss ir pa zolīdom. Ko, paldies Skultas ostas džekiem, kas ielaida man vēl iekšā pirms pauzītes. Šiem tur pārtraukums, bet, no, džeki mani tikai dēļ tevis. Džeki tikai tevi ielaidām. Paldies, vīri, bišķiņi pakavēja viņiem pīpauzīt. Cireiz tur mauc, tur viens kocīgs pēc otra kocīša. O, kaut kāds, nifigā sev. Normāli kaut kāds platikrāns izsvies, bija kaut kāds vecolaiku kompis. Vajadzēja savākt un iekšā pēc tam mandelē, kā mazlietots. Bet jā, izkrāva fiks ārā, es jau domāju, paspējuši, ja nepaspēju, es reāli, ui, jokaidīt, es ļoti atvainojos, es reāli padirstu, es vēlreiz atvainojos. Es reāli pakāstu normālu laiku, jā, jo tagad es braucu pēc pēdējās kravas un tad uz mājām. Un būtu reāli padirst stundu, ne stundu, nu tur pusstundu gan būtu iekavējies. Tā kā jā, paldies vīriem. Ko es vēl gribēju teikt? Baigā reklāma, ja, ostā. Vispār ostā vai ir vajadzīga reklāma? Tur būtu kaut kāds labums, kad no tā, ka noreklamē ostu. Es domāju, pilnīgi pie pakaļas tāds reklāmas. Bet labi sūds tas tā, arī pa jokiem. Bet principā maucām. Johai, kas ir tagad? No, ej, paga. Nu, tak, bļai, nebrauc virsū. Kas tur notiek? Es arī varu braukt? Jā, braucat abi. Sarkanā Skānija gandrīz man tikko burnā iebrauc. Drīz neskaitās. Tā jau ir, jā. Bļai, nesaprotu, kas tiem lukseforiem ir. Zaļš tur, zaļš šur, pilnīgs murks kaut kāds. TikToks, jā? Jā. Kaut kāds maziņš misēklīts te sanāca. Kaut kāds maziņš misēklīts. Nu jā, tikko iedegās zaļais, un mēs jau gāzām, mašīnu pa priekšu, un tas tieši brauc no remonta daļas ārā. Nepagūvu, bišķiņ pasteidzās. Pa ko es vispār runāju? Es nesaprotu. Kaut ko runāju, bet jau es aizmirstu, ko es te runāju. Un pa to, ka te neko nevar parunāt, te viss vienā šitādā te. Nu, ko varam atsākt? Runāšanas darbs. Nu jā, ko es tur gribēju teikt? Es vienkārši gribēju izstāstīt, kāds ir tālākais plāniņš. Plāniņš ir maucam tur uz to drustu krautuvi. Nu, kādu drustu, vienkārši uz drustu pusi, jā, tur es neatceros, kā tur īsti skaitās, bet tur ir šīs tas, ko pavest līdz lietum. Ja būs lietus, tad tur ir, principā, tur pat piezīmēs rakstīts, ka var būt problēmas. Nu, vietām, jā, vietām tur, kur apgriešanās ir tāds reāli smilškās, jā, apgriešanās smilškastē. Apgriešanās smilškastē, kas principā tādām smiltīm, kas te līdz, smiltīm nelīdz nekas, smiltīm pat lietus ir bišķiņ labāk varbūt, lai bišķi piesēžās, nosēžās savādāk, tur tā ir kā ir. Jābrauc, sākumā bija doma, ka es paņemšu tur alkšņu papīreni uz Granulīnu, uz Launkalnu un tad uz māju pēc tam, bet beigās bišķi tur plāni mainījās, tagad braucam principā pēc Tariņas, jo tā esot svarīgāk uz ķeizeriem, uz valku aizvest. Tur ir būts vairākas reizes, jā. Bet principā tur tāda baigi svarīga steidzama esot, tā kā, tad tā arī darīšu, braukšu tagad uz turieni, uzkraušu Tariņu un braukšu uz bāzi. Kamēr tā vadās, kamēr tikšu līdz bāzē, jau tur būs
8+9 vai kaut kas tāds. Nu, es nezinu, vēl neesmu īsti pareiķinājis, cik tas sanāks, bet nu, principā, jā, viss tad arī metu mašīnu nost, brauc. Nu, pietiek kristni, kas te ir, tā kā sadzērušies. Jā, bet, principā, jā, metu pocīt nost un laiž uz māju, un tad rīt no rīta. Nu, jo tur viņi mazs gataris tur strādā no 8 līdz 5 laikam. Tad arī kā reizi +8 sākšu un 8 būšu tur uz vietas, izmetīšu un tad rulēsim tālāk atkal kaut kādas ostas un skultas un vēl nezinu kur. Davai aizlaidīs līdz tai krautuvei, tad jau tur kaut ko pafilmēšu. Bļiņ, kaut kāds murks te pa rāciju, kaut kāds portugāļu rādios skan te kaut ko tur murmulē. Saprast, kas tur ir. Brauc uz krautuvu, kalna purva pīkaņas. Nu, šitā te līkloči uz krautuvu. Nu, kā nevajadzētu nevienam būt, bet tur vēl tālāk māja ir no rīta. Man tur vīri ar piekapu brauc pretī. Nu, vieglais ar piekam. Tur bišķiņ padaros atpakaļ, lai šie tiek garām. Jā, re, kur vēl viens. Nu, labi, tas ir džipā. Džipā, rīpā. Jā, no tā. Jā, es tur pirms tam pāris dienas atpakaļ braucu, un tad bija... Es būtu šitā tevis laika rācijā bļauju, ja kaut kur neredz, es vienmēr braucu uz tādu un tādu krautu, braucu tur un tur, braucu aiz līkuma. Zigā, tomēr drošības pēc pabļaut, un tad vismaz mazāk iespēja kādam uzskriet virsū. Bet ot šī te vietā, te bija trailers iebraucis šo te forwarder savāc, un Džeks pēc tam no mašīnas tur māja, nevis no smagā. Smagais iekāpēs viņam bļauj, nu, saka rācijā, tev būs uz aizmuguru, kur padot. Varēsim samainīties. Šis neatbild klusē. Es saku, vecais tev rāciju ieslēgt? Neatbild klusē. Bet principā, tā, ka, johaidi, kas mums te ir? Te mums ir tāra. Te viņa čupa tāra, ok. Bet mēs braucam vēl uz priekšu, tur ir vēl vien krautu dziļāk iekšā, kur arī apgriešanās ir. Un tur ir kā kaut kāda daļa ir, un tad jāsavāc atlikušā daļa te laikam. Jā, un tur tas Džeksa vieglo pabrauc bišķi uz malā, un tur smaidīgs meta roku, iespējams, ka zināja Bafraideri, čau vecais, ja tas bija tu. Bet braucam, jā, reku saulīti vietais kokiem, pulkstens ir 6:40, tas nozīmē, ka tūlītās būs tumšs, fiks mēģināsim paspēt sakrauties pa gaismu. Šausmīgi nepatīk tumsā braukt un strādāt. Es nezinu, man vienkārši nepatīk. Un viss, karoči, rekur, te ir pa labi aiziet ceļš, it kā, kur varētu tā smuki apbraukt riņķi, atgriezties. Bet ir tā, kad tur šitais te harvesters vienreiz stāvēja, tā kā nobloķējis bija, nu, pirmo reizi, kas te atbrauc. Un es tā arī nesavies, domāju, ka znači tur nevar braukt. Nu, tad te priekšā te ir tāds aplīts, ķipa aplīts, jā. Mini aplīts, kur ir jāapgriežās. Nu, tās pašaurs viņš ir, bet, nu, atslogo tiltu un principā ar 2 reizēm var, nu, apbraukt, bišķiņ padodas atpakaļ un tad ir bumbās, bet, nu, reku it kā pa šeit varētu apbraukt riņķī, bet es nezinu, es kaut kā bišķi tur dublīts ir, bet, nu, tas ir tur maliņā. Bet es kaut kā neriskēju, es te iesāku šeit griezties un te pavāsarēs arī griezīšos un zin kā nav ko jaunas vietas izpētīt. Ja apgriezties var, tad ir ok, nav baigi jāmīcās. Labi, davai metam riņķi, reku ņemam tāru. Es neko ārā vairs nefilmēšu, jo es gribu reāli fiks paspēt sakrauties pirms tumsas un uz bāzi un tikt vēl mājās tur pirms 9, lai savējos vēl redz un tā. Tā kā labi, davai, droši, ka turpināsim rīt, davai, čau. Davai, sūc ar visu. Paņemsim arī fiks uzfilmēsim šo un to. Tā nostājās normāli, tā lai varētu visu savākt. Davai, bišķi uz priekšu pabrauks. Jā, re, kur ir tatiņa, noši kamer te. Šitāds katrs vēl nav bijis. Šitāds katrs vēl nebūs bijis. Labi, davai. Lēcam visu, jā, es gribēju iesākt runāt par to, ka man šausmīgi tumsā nepatīk strādāt. Es nezinu, kāpēc, bet es vienkārši ciest nevaru pa tumsu, varbūt trauma no Anglijas, ka es patīt galvas norukāju pa nakti un braucot naktī smīgu ciet un mocījos un sit pļaukas, lai neaizmīgt un šitā viss.
Pīms. Un tur pa plecu. Jā, un pēc tā vienkārši man nepatīk, es nezinu, vienkārši besī. Un naktīs tu arī uz 50% lielāka iespējamība kaut kur iebraukt, vai sasist mašīnu, vai nolaust kā dubļsārgu, vai to, vai šo, piekritīsiet. Tā ir. Tā ir tumsā, lai cik tev tur tās spožas prožektori ir. Bet, nakts ir nakts, un tomēr neredz tā kā dienā. Un tā ir tiršanās. Cilvēkam vispār nebūtu pa naktīm jāstrādā. Un es pat zinu cilvēkus, kur vienkārši nolāda to darbu, un ka viņiem ir jāmocās pa naktīm, jābrauc un uz tā pašu kocīšanu. Kāda velna pēc, ka tu strādā pa naktīm? Kāpēc? Taču darbi ir pilni dirsa, uz katra stūra strādnieks vajag, īpaši šoferus, Ja man teikt, viss tagad no šodienas tev jāsaka pa naktīm strādāt, taču tu dirs, tas tajā pašā dienā iet projām un iet uz citu darbu, Da nafīgi, nē, tikai pa dienām. Kaut kādās maiņās, jā, bet tikai un vienīgi pa dienām. Tāpēc, jā, ziema tāds tīzls laiks, kur vienkārši, tev nav variantu, tu gribi agri sākt, tev būs pa tumsu jāsāk. Un, lai arī normāli nosrādāt, tev jau 4 jau būs tumšs. Un tāds tīzlais tas ziemas laiks ir, bet, neko darīt. Labi, davai, viss pietiek pļurkstēt, sakam krāmēt. Es tagad tā braucu ārā no krautuvas un domāju par to, ko es tikko teicu. Fiks sakrālos, starp citu, traktorists, kas sakrāv šito tariņu, vienkārši polšs no manis veco zēnu. Man neviens kauss nebija jātais no nemaz. Varbūt 1 vai 2, bet tikai tāpēc, ka es pats tur sačakarēju, višķiņ saburzīju, sajaucu. Vienkārši svērā sakrāls, super. Un tieši kā reiz vajadzēja tagad fiks vienkārši grābu un krāmē iekšā. Cepur nost, vecīt. Bet, jā, es tagad tā braucu un domāju par to, ko es stāstīju par tiem nakts darbiem. Un varbūt kādam būs tagad prātā, kāds iedomāsies pateikt, vecais, ko tu pats strādāji pa naktīm? Kāpēc, ja tu negāji citur strādāt? Bet, es nezinu, kāpēc. Tu stulps varbūt bija, galvā nebija prāta, vai es nezinu. Vai, vienkārši cits cilvēks bija, es nezinu, cits es, tā ir laiki, iet laiki mainās, nāk viedums, nāk prāts galvā vairāk. Un saprotu, ka tas absolūti nav vajadzīgs mocīt sevi pa naktīm. Es nezinu, es saku, ja tev tas patīk, tā, labi, brauksim ārā no meža, jāpiespraudzējās. Ja jau tev tas, neviens, man liekas, tad es sūdu vairāk nav forši filmēt, ka tums ir. Iedomājies, 7:30 tūlītās būs, un ir krēsla. Drīz jau 4 jau būs piķa tumsa, fuck. Negribu, galīgi negribu. Bet, kaut kā jānomoc tā ziema ir. Varētu tā kā ziemā, tā kā lācis iet nogulēt ziemu un pamosties pavasarī un iet atpakaļ šancē. Jā, es nezinu, vienkārši, ja tev tās naktis patīk, ja tev miegs nenāk, tu nemoci sevi, tu ej ar prieku uz darbu, ja, un brauc, un viss notiek, un viss super, tad jau ir, protams, super, un tad viss kārtībā, bet es runāju par cilvēkiem, kur mocās, katru nakti mocās, un nolāda katru stundu, kad tev ir jāiet naktī uz darbu, un jācīnās, un jāčakarē veselību, jābojā. Veselība mums ir tikai viena, un laiks lido uz priekšu, un paliekam vecāki, un švakāki, un trauslāki, un tu taču tomēr gribi vēl ar bērniem paskriet kopā, un pamētāt kūleņus, un pamētāt gaisā, jā, bērnus. Nevis tā kā vecs graķis, knapi pakustēties, var izskaties pēc 80-gadīgi golpīši, kaut gan tev ir tikai tricārs, jā, vai tas ir to vērts? Es domāju, ka viennozīmīgi nē. Tā kā es vispār neatbalstu nakts darbus un tie, kuri dod cilvēkiem nakts darbus. Ejiet jūs dirst! Vēl tikai pēdējos pāris vārdus gribēju pateikt. Nevar nomierināties bafonkuls pa nakts darbiem. Tāpēc ne jau pa velti ir tas joks, ja, kur kaut kādā Facebookā es tikko vienkārši atceries galvā ienās, kur tur zina tekstiņš. Es jau to neizjūtu, man jau viss ir kārtībā, man nakts darbi patīk. Jānis, tur 23 gadi un bildē kaut kāds tur skelets, pussprāts. Tādā ziņā zikā, ka tu vienkārši pats to nesaproti un nejūti un
Bet, nu, tu izskaties jau pēc izžūšu vecs sapūšs Jāņoks. Nu, labs rīts! Jā. Es ļoti atvainojos. Labs rīts, jaunieši! Jaunā dienā, ar jauniem spēkiem, ar jaunu možumu, gaismu. Maucam uz ķeizeriem, uz valku. Izkraut šito te tariņu. Stāvam smiltenē, protams, atkal pirms ceļa remontiem. Var urķēt un urķēt un urķēt, un kad te beidzot vienreiz saurķēs, lai te var normāli braukt. Bet nu jau iet uz beigām, cik es saprotu. Es te baigi sen. Principā es te pārstāju braukt pa šejienu, kad viņi te sāk remontēties. Nu, baigais laiks pa tiem luksaforiem te bija, un tas izdangāts, un izurķēts, un izrākts, un tā kā es, parasti uz darbu es braucu, principā, caur Bilsku, ja, un uz Smilteni. Bet tagad es tur mēnešiem neesmu braucis vispār. Visu vasaru braucu, caur Almeistariem un pa Pleskaus šosei, un tādā veidā. Bet, tagad jālaiž caur šejienu, jāuzmest acis, cik te tālu tur ir uzčinīts, kā runā, ka baigi smuki, tur velocēliņš līdz pašai Bilskai, un kas tik vēl nē. Tā kā, pa Zolīdo. Starp citu, sveiciens visiem piena mašīnas vadītājiem. Interesanti, ir komentāros ierakstam, ir kāds piena buņķis braucējs. Interesanti, kā šie saņem kādas algas, vai arī tur pa kubiem, pa litriem, pa tonām, vai stundu darbs, vai kāds pieniniekiem ir. Baigi bieži redz šitos lietuvieši, tur pienas braļukas, bet rekur arī mūsējie piena spēka vīri. Maucam, izmetīs ķeizeros tāriņu, un tad jau, kas te ir, kāpēc te tik tuvu salikt tie sūdi? Citreiz tie sarkanie puļķi ir salikt tik nenormāli tuvu, ka tur itīgās milens vienkārši jāgriež ir, un citi ir jau apgāsti un uzbraukt virsū viņiem, bet, kā ir, tā ir. Tā. Ko, lecam un laižam, izskatās, ka brīles te vairs nevajadzēs. Nebūs nekāds brīļu laiks. Tūlīt varēs ausaini sākt meklēt, un bija ausaini un vāļiņus. Iebrauc tikko bāzē. Paldies Džekam, kurš man nomainīja vienu riepu, piekabē. Slepenais palīdzētājs, slepenais palīgs. Vienmēr visur palīdz, bet nekur nezīmējās. Nomainīja vienu riepu, jo es braucu un redzēju, ka tur galīgi nograus ir. Un tā, ņēmām brekuru augšņu papīrmalku. Ņemam augšņu papīreni un brauksim, aizvedīsim uz Granula Investu. Uz Granula Investu, tepat Melnkalnē. Moši satiks kādu čomu, kāds spiegu video varēs uzfilmēt. Tas tā, TikTok joks, TikTok prikols. Un pēc tam šodien ir kuģis. Jā, ir kuģis atnācis. No vieniem varēs sākt vizināt. Tāpēc tagad jāizlaiž pulkstenis 10 vai 11. Jāizmauc vienu kraviņu uz Granula Investu. Tad teica, ka Moška aizlaidīs kādu kraviņu, paņemt alūksnē kādu papīreni vai kā uz ostu. Tā, lai nav tukšā. Un tad uz ostu ar papīreni un atpakaļ jau ar baļķiem. Un tuvākās 3 dienas droši vien zibināt kuģi, kamēr neizzibinās. Bet man jau bišķiņi uztrauc tas, jo visu baru tagad sasūtīs to kuģi vest. Tad saprotiet paši, kas tur būs. Tur būs rindas tādas, ka tur 3 stundu rinda ostā, pēc tam 3 stundu rinda, lai nodot Melnkalnē tos baļķus un tādā garā. Tā kā vismaz kāda kraviņa būs aizvest, un tad jau skatīsies, kā tur būs. Varbūt nebūs tik trāki, redzēs. Labi, davai, pieliek muldē, sākam maukt. Ko rulējam iekšā mežā, ne mežā, pagalmā, pļavā, kā lai pareizāk saka. Principā, braucam aiz alūksnes, aiz Kolberģiem, aiz Volkova. Volkova? Jā, tikko Volkovai izbrauc cauri un tur iekšā kaut kur projām. Baigi tuvu Krievijas robežai tur izskatās būs. Jā, braucam pēc papīrenes, kuru vedam uz skulti.
vedam uz skulti, un pēc tam no skultas atpakaļ baļķis uz māju, uz Launkalnu. Nu, kāda māja pusi tur, te jau vairs man nesanāks nekāda māja. Es gan biju cerējis šodien mājās tikt, nu kā cerējis, es vienkārši plānoju, tikšu, netikšu. Ja, principā šonadēļ visu nedēļās ticis mājās, tā kā, nu, nav tik traki var šonakt arī palikt mašīnā, bet principā bija izvēle braukt tur uz Launkalnu, uz placu, paņemt kravu uz skulti un no skultas ar baļķiem atpakaļ. Un tad es būtu reāli normāli laicīgi ticis mājās. Nē, davai, braucam tur uz Alūksni, jā, esot koki, blīdi, jofēģē dārā kratās. Jā, braucam tur uz Alūksni, jā, būs labais, nu šīs vēl loģisks, nu kā tev tur laikiem sanāks viss, es saku, jā, davai malcam. Domāju, kilīšus uzzibināšu. Un tāda forša kalniņa ziemā varētu būt piedzīvojums. Bet, jā, beigās sāk braukt, un es jau saprātu, ka pats es sev parakstījis nakti mašīnā, principā. Kas varēja nebūt, jā, es varēju tikt normāli mājās. Bet, nu labi, nu kā ir, tā ir, ko tad nu tagad vairāk raudās. Priecāsies par nozibinātiem kilogramiem, ne, bet kilometriem, un tā. Davai brauksim iekšā kaut kādu puļķi, te sāk rāgoties, bet šī te nebūs mūsu puļķi, mums vēl jābrauc vēl iekšā dziļāk mežā, Krautos Prīdīši saucās. Es droši neko nefilmēšu te, jo es gribu fiksi uzkraut un fiksi braukt tālāk. Nu, ķipa mēģināt varbūt, ka vēl var paspēt līdz skultei un varbūt vēl atpakaļ, bet līdz Launkalnei, bet, nu, baigi nereāls pasākums. Galvenais ir vispār tikt līdz skultei un paspēt dabūt baļķus līdz 7:30, jā. Tas ir galvenais, lai nav ar šito kravu nepaliek vēl aiz vārtiem. Bet, nu, nevajadzētu jau būt. Nu, vienīgais tas, ka degvielu arī vajag vēl atpakaļceļā ieliet. Un tā kaut kā labi, davai, malcam tālāk. Jā, karoči, ot piedzīvojumu, blin, nolādēts. Domāju par fikso, tūlīt uzmetīšu un lidošu dirst. Reku no paša tā kalna gala dabūju atpakaļ gaitā stumties te lejā, jo kaut kur nevar saprast, kur tad man beigās ir jābrauc. Viens saka tur, otrs šur. Maršruts man aizved, nu, pilnībā nekurienē iebrauc. Nu, te jau arī nekurienē, vienkārši pļavā iekšā, nu. Viņš saka, jā, tur ir pareizi, brauc. Kas te taču vispār nemaz ceļa nav. Saka, jā, brauc tur iekšā, nu, tur tāds mazs ceļš. Šitais jau vispār ceļš nav. It kā esot pareizi, jā. Nu, blīn. Kādā pakaļā. Te taču vispār, nu, labi, ka var pa pļavu braukt, jā. Ja kas te pat metīs riņķī pļavā un brauks uz otru galu. Jā, nu, karoči, es esmu vienkārši uz pļavas, vienkārši uzbraucis uz pļavas. Nu, paldies Dievam nelīst, nu, it kā arī ciets un sauss ir. Vajadzētu mest ripā un braukt atpakaļ, pa kurien es iebraucu, jo te nekā nebūs. Nu, reāli, šie man stāsta, ka jābūt tur ceļš, tur aiziet, nu, nekas te neaiziet. Nu, neviens, ne otrs, kas man mēģina izskaidrot, te nav bijis nemaz, vai arī Vansings kaut kā ne tā. Man jāmēģina tikt ārā atpakaļ uz to mazo zeminieku, un tad pa mazo zeminieku ārā uz lielo zeminieku, un tad mēģināt tikai no otras puses iebraukt kaut kā. Nu, pilnīgs murks šitais, te, ka nevar normāli, ka nezinu normāli, kur braukt, nav normāla vieta, blīn. Nu jau tagad es taču, man liekas, šito kravu nepaspēju, nedabūšu līdz skultei aizvest. Tas ir skaidrs. Labi, davai, es metu ripā, mēģinu tikt no šitās pļavas nost, un tad bišķi vēlāk. Tā, nu no pļavas nost tiku, braucam pa to mazo zemīti ārā uz lielo zemīti, un tad skatīsies, kā tur no otras puses varētu iebraukt. Tā, nu, mēģināsim reku no otras puses, pa kreisi ieiet iekšā. Nu okei, nu te ir vismaz kaut kāds ceļš ir, bļien. Nu, motu, bļāviens. Nu, davai mēģinām kaut kāds musors, kaut kādi koki, tad jau kaut kas notiek, nu. Jā, okei. Metam iekšā. Nu, bailīgi jau te ir mest, nezinu kur. Bet, nu labi, variantu nav. Ja no tās puses mēs klāt netikām,
tad, nu, ir jātiek no šitās puses. Nu, te vismaz ir, kur braukt ceļš. Tu no otras puses vēl aizsūtu cilvēkiem Google Maps location, jā, kur es atrodos. Gaiši un skaidri var redzēt. Un tur, nu, tur kaut kur, tur padās ceļš, tur jābrauc cauri, ir brauc. Nu, nekur tur nevar aizbraukt, blin. Jā, nu, vēl jau nekas nav beidzies, vēl mēģinām tikt. Nu, izbraucām cauri mājas pagalmu, var teikt. Un braucam tālāk, jā, nu, braucam Mežiņam cauri. Nu, nākošā vēl viena māja būs. Un tad pēc tās mājas, tad būs tie sprīdīši, tā īstā māja, kur tai cirsmai jābūt. Nu, tad pareizi laikam arī būs, ka no šitās puses jābrauc, nevis no tās. Nu, no tās tur reāli nekur nevarēja aizbraukt, jūs redzējāt, tur nekā nebija. Izsteigāja kājām, tur bija viens mājas groeši un priekšā meši un no ceļa smakas. Jā, nu, tā viņš ir, nu, ko tu padarīsi. Šoferiem ir jāatrod tas ceļš. Zin kā, viens saka tur, viens saka šur, otrs saka brauc, laid, gāz. Un beigās tu iebrauc purvā. Tā, nu labi, skatamies, te ir, kas mums te ir? Te ir atkal mājas pagāms. Te ir atkal mājas pagāms. Tur redzējis pļaus bija griezušies kaut kas. Nu, es ceru, ka te varēs aizbraukt, jo tur kaut kāds bišķiņ tāds tupiks izskatās man galā. Tīrums galā izskatās, ev. Nu, tad gan nebūs ģēla. Nu, tad gan būs jautri, ja tur galā būs tīrums un tā. Nē, ceļš aizē, Es jau nomīzu. Nu labi, ceļš ir. Tā, baigi garš, tāds viļīgs sanāks. Bļāvi, kas tur ir? Mašīna priekšā. Un kaut kāds stāvs kāns. Mašīna pabrauc malā, okei. Jā, nu ziemā te būtu nāvis smaka. Čeki, te būtu nāvis smaka ziemā. Nu arī slapjumā te ir nāvis smaka. Okei, tur galā varbūt varēs atgriezties. Nu, ko krāvu uzkraut, braucam ārā, bļin, Johaidī, pamanīja kaut ko, pamanīja vienu nelabvēli. Pamanīja vienu zārēli, kurš tur torčī, bļin, ārā, pipuks tāds, nu, tu maita. Tev vajag te līst ārā, ja? Šitā, te tev. Tā, maucam tālāk, nu, ko tur vairs daudz teikt, kur, kādu un cikos un kāpēc, maucam. Labu rītu saka saulē, labu rītu saka bāfs. Nu ko, ir nākošā rīta. Un kā jau jūs noprotat, vakar tā arī. Tikko gribēju parunāt gudras lietas, tā baterija beidzās GoPro. Kā jau jūs noprotat vai nenoprotat, vakar aiztinos mājās. Jo, nu, reāli es skatījos, es braucu un pēc laikiem skatos, nu, it kā paspētu uz skulti, ja? Nu, reāli tur, nu, es nezinu, cikos es būtu tur bišķi pēc 7 varbūt vai kā, nu, pa lielam pilnībā pietikt, ja, lai izkrautu šito kravu un uzkraut baļķus un tītos atpakaļ uz mājpūs. Nu, gan nāktos palikt mašīnā kaut kur pa nakti, bet nu, es būtu to paspējis. Izdarījis, bet pa ceļām es zvanu loģistām, lai dabūt kaut kāds numurs, jo man jauns telefons, visi numuri pazuduši un, karoči, nekā nav. Un es, lai dabūtu kaut kāds numurs, sazvanīt kāds džekus, kas tur varbūt brauc uz ostu, lai saprast, kas tur par rindām ir, kas ko kā par cik tie baļķi un remonti un tas. Un, zin kā, nu, nav jēgas aizbraukt uz turieni un vienkārši gulēt pirms ieejas pie šlagbauma, ja, ka netiek iekšā, nu, pilnīgi bezjēdzīgties labāk. Un maršruts kā reizi ved reāli caur bāzē, ja. Tāpēc es zvanu, dabūju numuru, zvanu džekam, es saku, nu kā tur ir? Saka, es jau 2 stundas sēžu jau rindā, mežā. Viņš saka, rinda ir skoltai tur pirms remontiem vispār vēl. Visi sēž rindā, tukšie pēc baļķiem, pilnie, un šķeldinieki, visi vienā varzā, un visi lamājās, nekur tur netiek, un viņš saka, ja tu atbrauks tagad, viņš saka, tu vēl rīt no rīta sēdēs vēl rindā.
skaidrs. Es daudz nedomājot bāzēju iekšā kocīti nost. Nu, cik bija pulkstens kaut kādi? Ap 6 bija, bišķi pirms 6. Tāds ritīgi svētīgs, foršs, laicīgs vakars sanāca, ja? Netipiski laicīgs kokvedēji. Un, nu, baigs vērā, jā, aizliet mājās un tur patusēju savējiem, paspēlējos ar puikām un dušiņi, foršs superīgs vakariņas. Paldies sieviņai pa restorāna tipu vakariņām vakar. Nu, kas tad būs, kur brauks? Braucam, oranžs. Mašiņš izsibrauc. Rullējam. Nu, kocīts. Blin, kas tas bija pa kocīt? Nu, karoči, ceturtdienas rītā kocīts aizbrauc ar baļķiem. Droši vien, ka no šitās te, ka no skolas ir aizbrauc ar baļķiem. Kaut gan kas to lai zina, tiesa vai? Nu jā, caur šeit jau nebrauc. Bet jā, ceturtdienas rīts, smiltens te aplī, jā, pie viršiem. Čau, vecais, jā, māja roka, cik es sapratu, ka tu man pazini, jā. Varbūt es arī pazinu, bet ātrumā runājot nevarēju saprast. Tā kā jā, nu un viss, nu šorīt atlaid uz darbu un Mauds tikko ielēja pilnu bāku dīzelīti. Un Maudsam nāk garā uz skolu pulkstens pus 8, ne, nu jau pēc 28. Kamēr tiks līdz skolai, tur jau būs ap 9, pēc 9 bišķi. Un es ticu, ka es vienalga vēl vismaz stundu, 2 nosēdēšu tur rindā, tā kā tāds tās lietiņas, nu neko darīt. Un tad jau jā, atpakaļ no turienes baļķi, un tad braucam uz Launkalnu nodot baļķus un skatīsies, cik garas rindas būs tur Launkalnē. Un tad turpatās droši vien, ka vai nu brāķis no turienes jāņem atpakaļ uz skulti, vai arī turpat blakus ir laukums, kur paņemt papīreni un aizvest uz skulti, lai atkal dabūtu baļķus. Nu, tādā veidā. Redzēs, kā tām rindām ies, cik man tos braucienus sanāks uztaisīt šodien. Bet, zin kā, ja tur katrā galā pa 3 stundām jāgāja, tad neko tu daudz tur nevar uztaisīt. Bet, nu, kā ir, tā ir tas kuģis jāizvizina un skatīsimies, ko mums te diena dos un kā te viss iegrozīsies. Viss, davai. Nē, kāds davai, fiksā reklāmas jāuztaisīt, kā te es pēc reklāmas. Vitamīns.lv, links aprakstā ar kodu PAFRIDER, visam sportu uzturam 10% atlaidi. Aiziet, uzēdam rīta batonu. Starp citu, pēdējais batons, kas man paliks, jāpasūta atkal vien 3 kastes ar batoniem. Viss, davai, čau. No, un kāpēc tev jābrauc ir uz 70, es nesaprotu. Nu, reāli brauc pa ceļu, ja, kur uz 90 būtu jāvēlē, viņš vienkārši brauc uz 70. Zējas kotiņu, šoferi. Nu 70, nu jomajo, nu vecozē, nu ko tu tur tādu veidu kaut kāds tur atombumbu, ka tu nevari uz 90 braukt, blin. Nu taču kaut kāds līkums, nu, tiks garām vēl ar krāvu, blin. Nu, man tā kartā neiet tāds uzrāviens, davai, nu, mēģinās. Blin, nu, es nesaprotu šitos te šoferus, blin. Nu, es neticu, ka viņam neiet ātrāk pa 70 tas pulkvāģis. Dusmīgi neparādīja pagriezienu. Nu, Džeki un Džekens, tas patiesības moments ir pienācis. Mēs esam gandrīz ostā. Un man ļoti interesē, kas tur tagad mums notiks un cik gara tā rinda būs, cik tālu tā rinda būs un līdz cikiem būs jāgaida. Nu, davai, tiks klāt, nu, tad jau principā es jau tūlītās jau arī gaidu kaut kur rindu jau. Es esmu patīkam pārsteigts. Es braucu, tūlīt remonts sākās Luksafors, nu, pagrieziens pa labi. Nu, te neviena rinda nav. Jomajo, es jau biju sabiedējies, ka rinda jau sāksies te jau. Bet tas načit rinda ir, nu, aiz remontiem. Tā. Galvenais tur nesaskrieties ar kādu. Nu, es tev teikšu, ka nav nemaz tik traki. Tikko izbraucam cauri remontiem, uzreiz sākās rinda. Principā vieta ir man un vēl vienam vīram, kas arī man liekas aiz muguras man tur brauc.
Un tas ir arī viss, tev vairāk stāties nevar, tur nākošiem jāgaida vai aiz remontiem, tā izskatās. Nu, neko, nu stāvam gaidām, nu, tā 9, 10, 11, 12, līdz pusdienām, man liekas, ka nepaspējas. Tad ir jau pusdienas, tad ir 1, 2, wow! Tad reāli vienkārši pēcpusdienā var būt, ka tiks ārā ar baļķu kravu, ja nepaspējas līdz pusdienām. Nu, tas ir kolosāli. Tas ir kolosāli un vienkārši unikāli. Nē, nu es jau šitam biju gatavs, tā kā, zin kā, kad tu brauc un domā, fiks nodošu, un tu atbrauc drūmākā rinda, un tad ir dirsā, bet tagad es jau biju gatavs sēdēt un gaidīt, tā kā visi čikiniekā sēžam un gaidam. Tā, izberzējam jums acis no rīta, lai skaidrāk redz. Nu labrīt no rīta, cik jauks šiks rīts, lai katrs rīts būtu tikpat jauks. Nu ko, es pavisam aizmirstu pafilmēt kaut ko, man liekas, uz citu viļņu bija piekdienas rīts, yes, ir piekdiena, woo! Beidzot. Piekdienas rīts pa nakti izskatās, ka ir nolījis, kaut ko es nedzirdēju un nejūtu. Nu, es biju mājās. Vakar, kā jūs domājat, cik stundas, davai fiks var minēt, cik stundas es notupēju ostā? Nu, tāpat neuzminēs, 5,5. 5,5 stundas vienkārši dīkstāvīt. 9 iebrauc un pus 3 izbrauc no turienes. Wow! Es nezinu, tas varētu būt, ka ir ilgākais, ko es esmu stāvējis vispār kādreiz karjerā. Bet, nu jā, nu tā viņš ir, paņēma baļķus atpakaļ uz Launkalnu. Un tur čoms man vienā rāvienā ar 2 grābekļiem ar ritīgi veču ķēkis izrāva piekapu tukšu. Es pats izsviedu mašīnu un aizlaidu uzkraut vēl vienu kraviņu rītam. Kaut kur aiz variņiem, tur bija krautuvīt, nu, baigi normāli. Nu, baigi normāli sausā laikā, es domāju. Slapjā laikā es nezinu, cik tur normāli. Un slapjā laikā viss sāksies pakaļā, te visur mīcīšanās. Bet, nu jā, uzkrāvu bērs papīreni, jo pulkstens jau bija jau 7, un ar dispečeru sarunāju aizbrauc uzkrāvus rītdienai krāvu, un tad vienkārši atkal maršruts caur bāzi iet. Nu, tagad ir ok, kaut kā, zin, tur krautuvīts, šur krautuvīts, sanāk garām braukt Smiltenē, nu, baigi normāli, es tiek mājās vismaz vakarā, zin kā, jo pēdējā laikā šitā nebija bijis, visas krautuvs kaut kur LE ratā projām. Tagad kaut kā, jā, baigi forši, tur vien krautuvīt, šur krautuvīt, un baļķīšu uz Launkalnu, un šitās malciņus granuli invest var uz Launkalnu, un tad tiek vismaz mājās vakarā. Cikos, nu, tas ir, bet tas ir cits stāsts, bet, nu, vismaz tiek. Un, jā, nu, uzkrāvu to papīreni un aizbrauc uz bāzi, un pulkstens, es nezinu, cik bija, nu, ap 8, pirms 8 bišķi, un aizbrauc mājās, nu, tagad ir jauns rīts, pulkstens 8, un es esmu ceļā jau tulbuši Valmierā, es esmu ceļā uz Skulti ar šito kraviņu vakardienas, jā, nu, redzēsim, kas tur šodien darīsies. Nu, nekas labāks jau tur nedarīsies, un tur mistiski nekas, nu, vienkārši, nu, tās vietas tur ir tik, cik ir, jā, nu, tur, nu, nav variantu, nu, tur neko nevar izdarīt, tā vienkārši tur ir, nu, vienkārši nav vietas, nu, un tur baļķi sakraut kalni, un tā tālāk, un šķeldas, un, nu, neko, nu, pastāvēsim piekdienas, jā, nu, reāli ir jāizstāv rindā, jānodod šitā krāva, paņemšu baļķus atpakaļ, nu, un viss, nu, kamēr tikšu līdz Launkalnai nodot, nu, tad jau arī būs vakars, jā, piekdienas vakars, nu, visi met mieru un brīvdienas. Un tad es domāju, ka šovakar arī jāsamontē, būs šitais te viģiks, un tad kaut kas būs, ko ielikt, jā, apskatīties atkal. Tāks, nu gaidam ostiņā, bet nu šodien jau ir ļoti zolīdi, šodien ir ļoti cilvēcīgi. Rinda nebija tik gara. Nu, bišķi jau gaida jau pusstundu, jā, bet nu vēl ir, nezinu, kādas 5-6 mašīnas pie vārtiem, laikam ir, es gan īsti un neredzu. Bet, nu jā, ir cerība, ka tiktu iekšā pirms pusdienām, jā, pirms 12. Bet, nu, protams, nekad neko nevar zināt. Bet, nu, ja tā iet, kā tagad gāja visu laiku, tad jau it kā vajadzētu, jā, tikt. Neko tikmēr bišķi jāpaslauk. Bet, nu, tikmēr jāpaslauk bišķi mašīna, kamēr brīvs laiks ir, lai pēc tam aizbraucot uz bāzi, nav jāslauk, lai var mest mieru un braukt mājās, jā.
Nu kā mēs mieru, iebraukt, paņemt baļķus un braukt uz Launkalnu, redzēt, kas tur Launkalnē, vai būs rindas vai nebūs. Vakar te tik lēni nāca ārā tie baļķi, līdz ar to tur neveidojās rinda, tur paspēja visi izkrauties bez rindas. Es vakar aizbraucu, tur bija cik 2-3 mašīnas priekšā, bet baigi fiks izkrāvās. Un šodien ir raitāk nāk ārā mašīnas, tad iespējams, ka tur atkal varētu veidoties rinda. Bet nu redzēs. Jā, aizbrauksim, tad jau manīs kas un kā, bet, nu, principā nodot baļķus un tad arī mest mieru pie piekdienas dienas šodien. Tāvādās jau pulkstens jau būs, tur nezinu, 4 vai kā. Nu jāskatās, cik fiks, cik raiti viss sanāks, te grūti vēl spriest pāragri. Nu, viss mans draugs, ir pienācis laiks atvadīties, jums doties savās darīšanās, man doties savās. Un domāt par jauniem viģikiem. Sveiciens konteineru vedējām, kas te Siguldā brauc garām uztaurēja. Piestāja Siguldā uzēst gardās pusdieniņas, ko man sieviņu uztaisīja. Mēli var norīt. Jā, pēdējie pāris vārdi, vairs jau nebūs ko filmēt. Piekdienas pēcpusdienu nodosim baļķus un tirinam mājā, montēt video varbūt. Vēl darīt citus miljonus lietas, tā kaut kā. Viss? Ārā no mans virtuves. Labi, viss, davai, čau.